Tu zini to sajūtu tieši pirms tu nospiedi atmaksāt? Tādu sajūtu, ka kaut kas ar cenu vienkārši nesakrīt. Izrādās, tu to neiztēlojies. Federālā žūrija Manhetenā to tikko apstiprināja. Ticketmaster slepeni ir pievienojis slēptu monopolu nodokli – apmēram $1,72 biļetēm lielākajās ASV norises vietās. Tātad, kamēr tu krāji naudu, plānoji budžetu un centies visu sakārtot, lai tikai redzētu savu mīļāko mākslinieku, Ticketmaster vadītāji smējās, sauca fans par muļķiem un atklāti lielījās, ka apzog viņu līdz pēdējām. Tas nebija vienreizējs gadījums, tas notika katru reizi. Tagad Ticketmaster beidzot saņem to, ko ir pelnījis. Pirmā nodaļa – čeks par $1,72. 2026. gada 15. aprīlī notika kas tāds, ko dzīves mūzikas fani bija gaidījuši gadiem ilgi. Federāla žūrija Ņujorkā pieņēma spriedumu pret izklaides gigantu Live Nation un tā meitas uzņēmumu Ticketmaster. Tika atzīts, ka viņi ir atbildīgi par nelikumīgu monopolu uzturēšanu dzīvo pasākumu un biļešu tirdzniecības nozarē, tādējādi pārkāpjot gan federālos, gan štata konkurences ierobežošanas likumus. Ticketmaster gadiem ilgi bija iekasējis pārāk daudz un būtībā apzadzis fanus. $1,72 par katru biļeti. Tas neizklausās daudz, par to pat kafiju nevar nopirkt, bet šeit nav runa par atsevišķu maksu. Runa ir par to, ka šī nelielā maksa tika piemērota atkal un atkal. Tas bija milzīgs tīra monopola peļņas ieguvums, un tas nāca tieši no fanu bankas kontiem. Tā bija afēra, kas turpinājās gadiem ilgi. Live Nation un Ticketmaster ar šo viltīgo taktiku nopelnīja miljonus dolāru. Šī nauda nonāca viņu bankas kontā, nevis mākslinieku, turnejas komandu, menedžeru komandu, aģentu vai pat to vietu, kas viņus uzņem, kontos. Tāpēc zvērināto lēmums ir tik svarīgs. Jo šis nebija juridisks zaudējums Live Nation un Ticketmaster, tas bija ilgstoša finanšu nozieguma atmaskojums, kas visu šo laiku bija redzams visiem acu priekšā. Gadu gaitā fani tika uzskatīti par muļķītskī. Viņiem meloja. Viņiem stāstīja, ka pieaugošās biļešu cenas ir neskaidru tirgus spēku vai ekonomisku izmaiņu rezultāts. Viņus maldināja, liekot domāt, ka pieaugošās koncertu rīkošanas izmaksas vai alkatīgi mākslinieki ir iemesls, kāpēc viņiem jāiztērē vairāk naudas par koncerta biļetēm. Šis spriedums sagroja pamatus, uz kuriem balstījās šī melu čupa. Pēc tūkstošiem finanšu dokumentu, grāmatvedības uzskaites un iekšējās saziņas pārskatīšanas zvērinātajiem nebija ne mazāko šaubu. Tas nebija saistīts ar inflāciju, tas nebija saistīts ar mākslinieku prasībām. Tas viss bija par Ticketmaster un Live Nation, kas izmantoja fanus kā vien spēja. Pierādījumi apliecināja, ka $1,72 nebija saistīts ne ar kādām reālām pakalpojumu izmaksām vai inovācijām. Ticketmaster un Live Nation par šo naudu neko nesniedz pretī. Tā bija uzspiesta pārmaksa no uzņēmuma puses, kas zināja, ka tam ir pilnīga kontrole. Ja vēlējies redzēt liela mākslinieka lielā norises vietā, nebija nekādu alternatīvu. Tev bija jāmaksā. Bet, ja viņi var iekasēt $1,72 no katras biļetes, un neviens to neaptur, ko vēl viņi slēpj savos aprēķinos? Otrā nodaļa – pazudinājuma spararats. Iemesls, kāpēc Ticketmaster spēja uzspiest šo slēpto maksu un padarīt to neizbēgamu faniem, ir saistīts ar kaut ko, ko sauc par spararatu. Tā ir sistēma, ko Live Nation iekšēji sauc par savu spararatu, savstarpēji saistīts uzņēmumu tīkls un šī visa stāsta kodols. Veselīgā, hipotētiskā tirgu uzņēmumi pilda savas atšķirīgās lomas. Organizatori nodarbojas ar pasākumu reklamēšanu un biļešu pārdošanas veicināšanu. Tad ir uzņēmumi, kam pieder un kas pārvalda vietas, kurās mākslinieki var uzstāties. Tad ir cilvēki, kas atbild par biļešu pārdošanu, un citi, kas nodrošina autostāvvietu, viesmīlību un tam līdzīgas lietas. Daudz dažādu dalībnieku, katram savas vērtības, politikas un prioritātes. Tie ir atsevišķi subjekti, bet visi darbojās uz vienas skatuves. Viņi strādā un vienojas savā starpā, veidojot sarežģītu līdzsvaru un kontrolas sistēmu, kas paredzēta, lai cenas klientiem būtu konkurētspējīgas. Kad vairākas kompānijas darbojas vienā nozarē, tās dabiski konkurē savā starpā un zināmā mērā kontrolē vienu otru. Ja biļešu tirdzniecības uzņēmums iekasē nepamatotas maksas, norises vietas var izlemt ar to nesadarboties. Galu galā viņiem ir daudz citu iespēju, no kā izvēlēties. Un ja kāds pasākuma rīkotājs ir ļaunprātīgs vai izmanto māksliniekus, mākslinieki var izvēlēties sadarboties ar citu. Vai arī, ja kāda norises vieta iegūst sliktu reputāciju, tad tūres organizatori nākotnē to izvairīsies izmantot. Tieši konkurence rada spiedienu un stimulu uzņēmumiem darboties atbilstoši noteiktiem standartiem, un tieši konkurence nodrošina, ka cenas faniem saglabājas samērīgas. Uzņēmumi zina, ka ja viņi noteiks pārāk augstas cenas, konkurenti viņus pārspēs ar zemākām cenām. Taču tieši tā tirgus nedarbojas Live Nation un Ticketmaster gadījumā. Šī schēma tika atklāta visiem redzamai tiesas procesā, un pierādījumi bija satriecoši. Live Nation ne tikai piedalās biļešu tirdzniecības nozarē, tā ir pati šī nozare. Tās plašais tīkls aptver katru izklaides pasaules aspektu. Tā pārvalda māksliniekus, tā organizē turnejas,
tā ir ekskluzīvi ilgtermiņa līgumi ar lielākajām norises vietām. Un, protams, izmantojot Ticketmaster, tā pārdot biļetes. Live Nation kontrolē 86% no primārās biļešu tirzniecības lielākajās norises vietās visā ASV. Tā ir monopols. Live Nation ietekme nav jūtama tikai biļešu tirzniecībā. Tāpat tā pārvalda 70% no lielo turnēju rīkošanas tirgus, kā arī lielu daļu citu apakštirgu, kas veido biļešu tirdzniecības un pasākumu industrijas. Kad viena kompānija kontrolē piedāvājumu, infrastruktūru un pārdošanas punktu, konkurences un taisnīguma ideja sāk izklausīties pēc izdomājuma. Kā jebkurš uzņēmums var ar viņiem konkurēt? Prokurori tiesas laikā apgalvoja, ka jaunam uzņēmumam nepietiktu tikai ar labāku lietotni vai zemākām maksām. Tam burtiski būtu jāuzbūvē savas norises vietas un jāparaksta līguma ar saviem māksliniekiem, lai vispār varētu sākt konkurēt ar Live Nation. Tā ir Spararata efekts darbībā. Katrs spieķis stiprina nākamo. Piedarot norises vietām, Live Nation varēja nodrošināt sev koncertu rīkošanu. Nodrošinot reklāmu, tas kļuva par faktisko biļešu tirdzniecības avotu. Un pārvaldot lielāko daļu biļešu pārdošanas, tas spēja saglabāt kontroli pār norises vietām. Tā apus noslēdzas. Uzņēmums varēja noslēgt līgumu ar jaunu mākslinieku par menedžmentu, pēc tam izmantot savu koncertu rīkošanas nodaļu, lai rezervētu šim māksliniekam koncertus Live Nation piedarošajās norises vietās visā Amerikā. Šīs norises vietas tad varētu tikt piespiestas izmantot Ticketmaster kā vienīgo biļešu tirdzniecības platformu. Un $1,72 monopola nodevu varētu viegli uzlikt. Nekas no tā nebija nejaušība vai tirgus apstākļu blakus produkts. Tā bija apzināti veidota sistēma, kas paredzēta, lai izprostotu patērētājus. Vadītāji visu laiku precīzi zināja, ko viņi dara, un tas kļuva personiski. Trešā nodaļa – noplūdušie Slack ieraksti. 2026. gada martā vairāki tiesas dokumenti atklāja konfidenciālu Slack saziņu starp Live Nation biļešu tirdzniecības vadītājiem. Starp tiem bija ziņas no Bena Bakera, Live Nation pasākumu biļešu tirdzniecības vadītāja. Tās atklāja neglīto patiesību par uzņēmumu augstākstāvošajiem un to, kā viņi uztvēra savus klientus. Vienā ziņojumā Bakers rakstīja: "Šie cilvēki ir tik stulbi, ka man gandrīz ir žēl izmantot viņus savā labā." Viņš arī atzina, citēju, apzakt viņus līdz pēdējām, mazulīt, un ar prieku uzlika pārmērīgas maksas pat par visvienkāršākajiem pakalpojumiem. Citēju: "Es prasu $50 par auto novietošanu zālienā, smējos līdz asarām." Bakers vienā sarakstē ar savu kolēģi no Live Nation, Jeffu Weinholdu, teica: "Es prasu $60 par vietu zālienā tuvāk norises vietai." Bakers un citi biļešu tirdzniecības darbinieki prātoja, cik augstu viņi var noteikt dažādu stāvvietu cenu līmeņus, lai cilvēki joprojām būtu gatavi par tiem maksāt. Viņš pajokoja, ka lielgabarīta transportlīdzekļu stāvvieta maksās $100, bet Jeffs Weinholds citā pasākumā noteica $250 maksu par VIP autostāvvietu. Aizstāvot sevi tiesā, Bakers apgalvoja, ka šādai valodai nav attaisnojuma, un viņš to raksturoja kā ļoti nožēlojamu un nenobriedušu izteiksmi. Taču viņš apgalvoja, ka vienkārši paudis sev pārsteigumu par to, cik daudz cilvēki bija gatavi maksāt par pakalpojumiem, kas viņiem nebija obligāti nepieciešami. Un cilvēkus šokēja ne tikai ziņojuma valoda, tā bija arī kultūra, kas slēpās aiz tiem. Noplūdes atklāja visai pasaulē, ko Bakers un viņa kolēģi vadītāji domāja par mūzikas cienītājiem un pasākumu apmeklētājiem. Viņu ziņojumos nebija runas par to, kā piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus, godīgas cenas un labu pieredzi parastajiem faniem. Viņi neapsprieda, kā uzlabot savu zīmolu. Tas viss bija tikai par naudas pelnīšanu. Tas bija par izmantošanu, kam sekoja izsmiekls. Katra kompānija pastāv, lai gūtu peļņu, taču metodes, kas tika aprakstītas Live Nation iekšēnē, bija pavisam kas cits. Ar monopolu kontroli pār tirgu Live Nation nebija nekādas motivācijas atturēties. Tā vietā tā izmantoja to, ko kritiķi raksturoja kā papildu naudas izspiešanas taktikas, paaugstinot cenas visam, kas saistīts ar pašu biļeti. Runa nebija tikai par biļetēm un transportu. Fāni saskārās ar vien pieaugošu papildu izmaksu sarakstu. Augstākas klases autostāvvietas, VIP uzlabojumi, papildinājumi, bonusu paketes, izvēles ekstras. Tas neapstājās. Saraksts turpināja augt gan apjomā, gan cenā. Šie vadītāji nebija tikai alkatīgi, viņi izturējās pret saviem klientiem ar nicinājumu un domāja, ka varēs ar to tikt cauri. Taču galu galā viņu augstprātība piesaistīja uzmanību vienai grupai, kuru viņi nevarēja nopirkt. 4. nodaļa – klusēšanas naudas izlīgums. Gadu gaitā šo Live Nation vadītāju augstprātība šķita saprotama, jo viņi tika cauri sveikā ar saviem noziegumiem. Gada pēc gada viņi turpināja izspiest arvien vairāk naudas no saviem klientiem. Ticketmaster mašīna turpināja darboties, un pasākumu apmeklētājiem nebija citas izvēles, kā vien pievienoties. Taču 2024. gada maijā viss sabruka. ASV Tieslietu departaments kopā ar 30 štatu un apgabalu ģenerālprokuroriem iesniedza prasību par konkurences ierobežošanu. Viņi apgalvoja, ka Live Nation ir negodīga un nelikumīga monopola vara dzīvo pasākumu nozarē. Vēlāk prasībai pievienojās arī vairāku citu štatu ģenerālprokurori.
Beidzot izskatījās, ka uzņēmumam patiešām varētu nākties saskarties ar sekām. Abām pusēm bija nepieciešams laiks, lai gatavotos tiesai, bet 2026. gada 2. martā tiesas process oficiāli sākās. Tomēr tikai dažas dienas pēc procesa sākuma 9. martā Tieslietu departaments paziņoja, ka ir panākta vienošanās ar Live Nation. Uzņēmums samaksātu $280 miljonu izlīguma fondu, kas pēc tam tiktu sadalīts starp iesaistītajām štatiem. Vidusmēra cilvēkam 280 miljoni izklausās pēc milzīgas summas. Bet uzņēmumam, kas katru gadu gūst miljardiem dolāru ieņēmumus, tas ir tikai piliens jūrā. Dati no 2023. gada liecina, ka Live Nation tajā gadā vien ziņoja par 22,7 miljardiem dolāru ieņēmumos. 280 miljoni ir mazāk nekā 0,5% no uzņēmuma gada ieņēmumiem. Tas ir tāpat kā saņemt $600 sodu par stāvvietu, ja viņš gadā nopelna $50,000. Tas gandrīz nemaz neizskatās pēc soda un arī nekādā veidā nešķiet kā atturošs līdzeklis. Ja Live Nation zina, ka var apkrāpt cilvēkus un būs jāsamaksā tikai neliela daļa no pēļņas atpakaļ, tad viņi to turpinās darīt. Tas nebija sods, tas vienkārši bija uzņēmējdarbības izdevums. Tas bija veids, kā korporācija saglabā savu monopolu, novērš jebkādu turpmāku izmeklēšanu par tās negodīgajām taktikām un atgriezties pie cilvēku eksploatēšanas. Taču tā nenotika, jo, kad Tieslietu departaments nespēja rīkoties, atsevišķi štati uzņēmās iniciatīvu. Divpartiju koalīcija, kurā bija 34 štatu ģenerālprokurori, apskatīja federālās valdības vienošanos un visi kopā pakartīja galvas. Viņi nebija ieinteresēti tikai viegli sodīt Live Nation. Viņi saprata, ka ar nelielu sodu monopolu nesagrausi. Viņi vēlējās redzēt, kā tieši šis uzņēmums darbojas. Viņi vēlējās ieskatīties šī tā sauktā spararata darbībā, lai redzētu, cik daudz šī organizācija iekasē no cilvēkiem pārāk daudz un kā viņiem tik ilgi izdevies no tā izvairīties. Tāpēc viņi pieprasīja pilnvērtīgu tiesas procesu. 5. nodaļa – Grāvis ap pili. Tiesas laikā Live Nation aizsardzība lielākoties balstījās uz vienu vienkāršu stāstījumu. Mēs esam lielākie, jo esam labākie. Uzņēmums apgalvoja, ka tā milzīgais izmērs, panākumi un monopols ir tikai tāpēc, ka tas labi dara savu darbu. Tā izcilība to pacēla uz augšu visās galvenajās dzīvo pasākumu nozares jomās. Cilvēki dabiski izvēlējās Ticketmaster tā tehnoloģiju un saskarnes dēļ. Kad mākslinieki vēlējās plānot un reklamēt savus turnejas, viņi vērsās pie Live Nation tās globālās sasniedzamības un pierādītās pieredzes dēļ. Tas bija pārliecinošs arguments, taču tas neizturēja rūpīgu pārbaudi. Pierādījumi apliecināja, ka Live Nation patiesībā nepaļāvās uz izcilību vai pārākumu savos pakalpojumos, lai saglabātu savu milzīgo tirgus daļu. Tā vietā tā paļāvās uz represijām. Pēc 257 lielāko ASV pasākumu norises vietu analīzes, apsūdzības komanda atklāja skaidru un konsekventu korporatīvās iebiedēšanas modeli. Ja kāda norises vieta apsvēra iespēju pāriet uz biļešu tirzniecības līgumu ar kādu no Ticketmaster konkurentiem, piemēram AEG vai SeatGeek, Live Nation faktiski tiem draudēja. Viņi izplatīja vēstījumu apmēram šādā garā. Ja jūs neizmantosiet Ticketmaster, tad mūsu mākslinieki jūsu norises vietā neuzstāsies. Kontrolējot vai ierobežojot piekļuvu populārākiem māksliniekiem, Live Nation spēja šantažēt norises vietas. Viena no svarīgākajām liecībām parādīja, ka Live Nation ne tikai konkurēja ar norises vietām, bet arī aktīvi tās uzraudzīja. Kad neatkarīgi norises vieta sāka gūt panākumus, pārdodot vairāk biļešu un pārspējot cerības, vadītāji iespējams iejaucās. Viņi izmantoja agresīvas taktikas, lai novirzītu turnejas prom no šīs norises vietas vai piespiestu tās pievienoties Ticketmaster sistēmai. Viņi izmantotu jebkādas metodes, lai nepieļautu, ka konkurents pat pietuvojas viņu tirgus daļai. Diemžēl Live Nation gadījumā zvērinātie to uzreiz saprata, un tas noveda pie vēsturiska lēmuma, kas varētu izraisīt lielāko korporatīvo iznīcināšanu mūsdienu vēsturē. 6. nodaļa – Korporatīvā sabrukšana. Spriedums bija gan vienbalsīgs, gan postošs. Live Nation zvērinātie atzina uzņēmumu un tā meitas uzņēmumu Ticketmaster par atbildīgiem par visām federālo un štata likuma prasībām saistībā ar monopolistisku rīcību un nelikumīgu tirzniecības ierobežošanu. Korporatīvajā pasaulē šāda veida spriedumi ir nāves sods, taču tik apjomīgas lietas ir sarežģītas, un to patiesie secinājumi prasa laiku. Pat tad, kad zvērinātie ir pieņēmuši savu spriedumu, tas nenozīmē, ka viss ir beidzies. Live Nation joprojām ir tiesības iesniegt apelāciju, un visticamāk viņi to arī darīs, taču atcelt zvērināto lēmumu varētu būt grūti. Ir vienkārši pārāk daudz pierādījumu, kas veido skaidru, detalizētu priekšstatu par to, kā uzņēmums darbojās. Galu galā tiesa lems, kā novērst nodarīto kaitējumu un atlīdzināt cietušajiem. Ir daži iespējami iznākumi. Strukturāls risinājums piespiest uzņēmumu pārdot aktīvus vai sadalīt daļu no sava biznesa. Rīcības ierobežojums noteikti jaunas noteikumus par to, kā uzņēmums var darboties turpmāk. Savukārt naudas atlīdzinājums prasīt uzņēmumam izmaksāt finansiālu kompensāciju tiem, kuriem tika nodarīts kaitējums.
Liela atbildība gulstas uz tiesneša pleciem. Viņš būs tas, kurš galu galā izlems, kā šī lieta beigsies. Štāti ir skaidri pauduši savu nostāju. Viņi vēlas redzēt, kā Live Nation monopols tiek sagrauts un piespiest pārdot Ticketmaster, tādējādi izjaucot slēgto loku sistēmu, kas ļāva tam iegūt tik lielu varu. Tikmēr Live Nation ir mēģinājusi panākt izlīgumu, taču panika tās vadītāju vidū izplatās. Live Nation akciju cenas pēc sprieduma paziņošanas kritās par vairāk nekā 6%, kamēr tāda konkurenta kā StubHub akciju vērtība pieauga. Investori jau sāka atkāpties, apzinoties, ko šis spriedums nozīmēs. Monopols varēja pastāvēt gadiem ilgi, bet tagad tas sabrūk. Cīņa par klātienes pasākumu industrijas nākotni tikmēr tikai sākas. 7. nodaļa – fanu atriebība. Šī lieta ir par daudz vairāk nekā biļešu maksām vai stāvvietu cenām. Tā ir par to, cik liela vara ir korporācijām un vai parastie cilvēki un štatu valdības patiešām var tās saukt pie atbildības. Šajā gadījumā uzvarēja fani. Un viņi to panāca pateicoties kaut kam, ko lielie uzņēmumi neieredz – konkrētībai. Live Nation būtu bijis viegli izmantot savu varu, lai apslāpētu sūdzības par augstākām cenām vai neskaidriem apgalvojumiem par tirgus dominanci. Tāpēc štati bija sagatavojušies. Viņi sniedza reālus skaitļus, reālus datus un konkrētus faktus. Ne tikai pārmērīgas maksas, bet arī $1,72 par biļetēm. Ne tikai monopols, bet arī 86% kontrole pār lielāko pasākumu norises vietām. Ne tikai baumas par toksisku uzņēmumu kultūru, bet arī īstas slēgts ziņas, kurās vadītāji smējās par to, cik daudz naudas viņi paņem no cilvēkiem. Turklāt šajā visā jau ir izveidots skaidrs rīcības modelis. Ja kāds cits uzņēmums mēģinās kaut ko līdzīgu, tiesu sistēma precīzi zina, kā ar viņiem rīkoties. Tas ir svarīgi. Bet neviens šeit neļaujās ilūzijām. Viens spriedums nesakārtos visu nozari vai nenodrošinās taisnīgākas likmes, taču tas rada spēcīgu precedentu. Tas sniedz nākotnes tiesām un prasītājiem spēku un stingru atbalstu, kas nepieciešams, lai sauktu šos uzņēmumus pie atbildības. Live Nation monopols ir atklāts. Tas vairs nav tikai bailes, kas cilvēkiem rodas pērkot biļetes un sajūtot, ka viņiem liek maksāt pārāk daudz. Tas ir reāli. Kas attiecas uz nākotni, tas viss ir atkarīgs no tā, kas notiks tālāk. Tirgus nebija pietiekami spēcīgs, lai ierobežotu Live Nation monopolu, taču tiesa ir pietiekami spēcīga, lai to pilnībā izjauktu. Vienīgais atlikušais jautājums ir, vai tā izvēlēsies to darīt. Ja tas notiks, tad nekas vairs nebūs tāds kā agrāk. Varbūt tas nebūs ideāli, bet noteikti būs daudz taisnīgāk. Ja viena korporācija, piemēram Live Nation, var kļūt tik varena visu acu priekšā, tad kas vēl notiek fonā? Uzzini par slepenajām bagātajām ģimenēm, kas kontrolē ekonomiku, lai redzētu, kāda vara veido mūsu pasauli, vai arī noskaties šo video.